Trīskārtējs KHL čempions un 4 reizes atzīts par šīs līgas labāko treneri, kā arī pasaules un olimpisko spēļu čempions. Oļegs Znaroks pēdējo reizi galvenā trenera amatā pienākumus pildīja Kazaņas Akbars sastāvā līdz 2022. gada decembrim. Ierodoties Tatarstānā, uz Oļegu tika liktas ļoti lielas cerības, ņemot vērā gan komandas sastāvu, gan viņa milzīgo pieredzi. Ierindā tolaik bija tādi spēcīgi veterāni kā Aleksandrs Radulovs, kurš NHL aizvadījis 524 spēles, sakrājot 368 rezultatīvitātes punktus, un trīskārtējais pasaules čempions Danis Zarīpaus. Tāpat sastāvā bija Elvija Merzļīkina tagadējais komandas biedrs Kolumbusā Dmitrijs Voronkovs un Rīgas Dinamo 2018.–19. gada sezonas atklājums Timurs Biļļālovs. Pēc Rīgas posma šī talantīgā vārtsarga karjera strauji gāja augšu. Tajā kampaņā vārtsargs aizvadīja 38 mačus, vidēji spēlē ielaižot 2,18 rīpas, bet viņa atvairīto metienu procents bija 93. Viņš aizvadīja 4 sausās spēles, pamatlaikā izcīnot 15 uzvaras un piedzīvojot 14 zaudējumus. Tomēr 2022. gadā Oļega Znaroka vadītā komanda 36 spēlēs pirms viņa atlaišanas spēja izcīnīt tikai 10 uzvaras. Ļoti zīmīgs faktors bija Harija Vītoliņa nepiedalīšanās šajā projektā. Tieši Vītoliņš parasti bija atbildīgs par taktiskajām niansēm, un šis duets gadiem bija strādājis kā perfekti noslīpēts mehānisms. Daudziem šķita, ka Oļega Znaroka vīrišķīgā un stingrā pieeja komandas vadīšanai vairs nav tik efektīva kā agrāk un ka kolektīvam nepieciešama diplomātiskāka pieeja. Pēc Oļega atlaišanas situāciju pasliktināja fakts, ka komanda bez viņa spēja atgūties un aizcīnīties līdz pat Gagārina kausa finālam. Tas radīja šaubas, vai titulētā trenera arsenālā vēl ir palicis pulveris. Pats treneris vēlāk intervijās gan norādīja, ka durvis uz hokeju nav aizvēris un labprāt izcīnītu vēl kādu trofeju. Un tad pilnīgi negaidīti 2024. gadā parādās informācija. Oļegs Znaroks pievienojas NHL klubam Philadelphia Flyers kā Eiropas spēlētāju attīstības un skautu konsultants. Hokeja sabiedrībā uzreiz radās loģisks jautājums, kāpēc tieši viņš un kāpēc tieši Philadelphia. 2023. gada vasarā NHL jauno spēlētāju draftā Philadelphias klubs ar augsto 7. numuru pirmajā kārtā izvēlējās talantīgo Matveju Mičkovu, lai gan organizācijā jau bija vairāki krievu hokeisti. Tieši ar Mičkovu Flyers saista savas nākotnes lielākās cerības, taču, lai jaunā talanta aklimatizācija noritētu veiksmīgi, bija nepieciešams cilvēks ar neapstrīdamu autoritāti, kāds, kurš spētu viņu ievirzīt pareizajās sliedēs gan uz ledus, gan ārpus tā. Mičkovam šis bija smags dzīves posms, viņš nu pat bija zaudējis tēvu, un šādā brīdī emocionālais atbalsts ir svarīgs. Tā kā Oļegs Znaroks hokeja aprindās un NHL zvaigžņu vidū bauda milzīgu cieņu, viņš bija ideāls kandidāts, kurš mentāli un fiziski varēja palīdzēt ne tikai Mičkovam, bet arī citiem Austrumēropas spēlētājiem. Interesants ir arī aizkulises faktors. NHL superzvaigzne Arķēmijs Panarins, kurš ir precējies ar Oļega Znaroka meitu Alisi, sadarbojas ar aģentu Polu Teofanosu. Tieši Teofanos risināja Mičkova pārējas jautājumus tolaik, tāpēc pastāv liela iespēja, ka vienošanās par Znaroka piesaisti tika panākta tieši ar Panarina pārstāvja starpniecību. Turklāt Oļegs Znaroks jau kādu laiku ir vectētiņa statusā, un iespēja būt tuvāk ģimenei ASV viņam nāca tikai par labu. Mičkova debija sezona lielajā līgā bija teicama. Viņš kļuva par komandas otru rezultatīvāko spēlētāju, uzreiz aiz kanādieša Trēvisa Konečnija. 80 spēlēs sakrāties 63 rezultatīvitātes punkti. Daudziem nebija pārsteigums, jo pirms NHL Matvejs jau bija guvis rūdījumu 3 gadus KHL klubos Ska un Soči, labi apzinoties profesionālā hokeja prasības. Znaroka loma šajā visā nav mazsvarīga. Tā ir regulāra komunikācija dzimtajā valodā un padomi, kas balstīti milzīgā pieredzē ne tikai par hokeja taktiku, bet arī par elementāru sadzīvi svešumā. Pats Mičkovs presē ir uzsvēris, ka Znaroks ir leģendāra personība, kuru ir vērts uzklausīt
klausīt, viņš ir cilvēks, kurš savā dzīvē ir gājis cauri daudzām grūtībām un tagad spēj palīdzēt citiem. Jāatzīmē, ka 24. un 25. gada sezonā šīs organizācijas NHL sistēmā 22 mačus aizvadīja arī talantīgais latviešu centra uzbrucējs Rodrigo Ābols. Lai gan Oļegs Znaroks treniņu procesā uz ledus nepiedalās, viņš atrodas komandas sirdī, ģērbtuvē un ir informēts par visu, kas notiek ap un iekš komandas. Ja pirmajā gadā komandu vadīja Džons Tortorella, tad 25. un 26. gada sezonā pie Flyers stūres stājās Riks Tokets. Viņam šī ir atgriešanās mājās. 80. gadu otrajā pusē un 90. gadu sākumā Tokets bija viena no organizācijas spilgtākajām sejām. Jaudīgs uzbrucējs, kurš prata gan gūt vārtus, gan pastāvēt par sevi. Viņa produktīvākais cēliens bija 89. un 90. gada sezona, kad 75 mačos tika gūti 37 vārti un atdotas 59 rezultatīvas piespēles, kopumā sakrājot 96 punktus. Savā spēlētāja karjerā Filadelfijā Tokets 60 punktu robežu spēja pārsniegt 4 reizes, tāpēc viņš kā neviens cits saprot, ko nozīmē kvalitatīvs darbs uzbrukumā. Pašlaik viņš savu autoritāti apliecina arī starptautiskā līmenī, strādājot kā asistents Kanādas nacionālajā izlasē Olimpiskajās spēlēs. Filadelfijas Flyers pat laban ierindojas starp līgas veterāniem 32 klubu konkurencē. Organizācija ir 7. pieredzējušākais sastāvs, kura vidējais vecums sasniedz 25,64 gadus. Tieši pretējs rādītājs ir Ņujorkas Islanders vienībai, kuras sastāvs ir visjaunākais līgā. Šāda kolektīva uzturēšana prasa arī līdzekļus. Flyers kopējā algu vērtība sasniedz 88,5 ASV miljonus dolāru, no kuriem lielākā daļa, 52,54 miljoni, tiek tērēti uzbrukuma līnijai. Šajā sistēmā Matveja Mičkova alga ir 950,000 ASV dolāru. Savukārt latviešu centra uzbrucējam Rodrigo Ābolam garantētais atalgojums ir 800,000 ASV dolāru. Cik ilgi vēl Oļegs Znaroks pildīs konsultanta pienākumus, šobrīd nav zināms. Vai viņš kādreiz atgriezīsies pie galvenā trenera amata, to rādīs laiks, taču viens ir skaidrs, viņš joprojām ir gatavs pieņemt vismaz vienu lielu, interesantu izaicinājumu. Pašam trenerim vienmēr saistošāk ir strādāt ar hokejistiem, kuriem lietas nav jāatkārto vairāk kārt. Tas fundamentāli maina treniņu procesu. Laiks netiek tērēts tukšgaitā, kļūdas tiek piefiksētas, pieskrūvētas un komanda turpina virzību uz priekšu. Savukārt komandās ar zemāku individuālo meistarību enerģija bieži vien aiziet mehāniskā atkārtošanā. Oļegs Znaroks atzīst, ka savā ziņā viņam dzīvē ir paveicies. Puiši, ar kuriem viņš ir strādājis, viņu atceras un joprojām piezvana. Šī saikne ir apusēja. Ja speciālists redz, ka kādam spēlētājam klājas grūtāk vai ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts, viņš nevilcinoties pacels klausuli, lai uzmundrinātu un nomierinātu. Galu galā, hokejs nav tikai taktika un sausa statistika starp divām komandām. Tas ir stāsts par cilvēku savstarpējām attiecībām, psiholoģiju un dzīvi, kas turpinās arī ārpus ledus laukuma.